Čau, čau, 30. jūlijas, kārtējais ceļojums, gaidām meitenes, šoreiz divas brauks līdzi man. Lūk, līdzbraucējs, viena dāma, nāk arī otra līdzbraucēja, smaidīgas. Šoreiz man divas dāmas ir līdzi. Nu, man ir ielikts uz Augustas dārzu. Jā, esam sasēdušies Augustas iedvesmas dārzi. Es vienīgais vīrietis ar divām sievietēm, kas man iedvesmos, jo man jau puķa stāv. Jūs zināt, kāpēc to sauc par Augustas dārzu? Īpašnieks piegādājās šo te īpašumu no iepriekšējā saimnieka. Viņš te gribēja celt atpūtas namu ar nosaukumu Auguste. Auguste nozīmē man patīk. 6 plus 6, 2 pensionāri, plus 1 stingrais, 7, kopā 19. Laimi, nelaid no rokām ārā. Jā, es jau tā kā patīk. Jā, labi. Tikai vienreiz. Nu, sāksim skatīties. Smaržo labi, bet nesmukas izskatos no virspuses. Kāds vēl nav izziedējušas. Priekšā ir vienradzis. Patīkami. Meitenes arī dodas pie vienradža aprunāties. Tik nezinu, kāpēc viņš ir rozā. Sievišķīgs. Šis ir kā zirgs, bet ir arī ķīnieši un kaut kādās apāļu tautās kaut kas citāds kā būs un kā būtis. Un jūsu viedoklis? Nav. Skaisti. Un tur ir arī dīķītes, ūdens rozes redzu tālāk. Jā, bet viņas tikai tagad sāk ziedēt. Jau daudzas vēl nezinu. Pagaidām nav nekādas iedvesmas man vēl. Vecumā viņas mīļāk kā krāša. Nu, kā tu parādīji, tā man reiz iepatikās. Jā, krāsa arī piemērot. Baltās kupenes. Saulīte aizgāja ar mākoņa un palika ļoti patīkami. Nav vairs tas karstums. Meitenes visu laiku tur meklē jaunas šķirnes. Jā, nu šitais izskatās bīstams. Atsvaidzinošs dīķēns. Tajā kalna augšā nonāksim vēlāk, varēs atsēsties un pavērot apkārt. Sveiks, vienradzi! Es tevi redzu tālumā. Lāpstu atstāta, lai varētu pastrādāt. Kameni lido. Un te ir viens uzraksts. Baltmizas Himalaju bērs. Varbūt kauks. Es iešu to, ka kristālu vairāk. Labdien, jānāk vakarā, kad spuldzes deg. Jā, Jā. vakarā Meitenes iefilmēsim. Izrādās, ka vienā pagalmā. Vai ne? Ne tikai tā, bet Jā, es jā. reāli, es atceros Aigu Bērziņu un Evitu Ozoliņu un Aivu Miķelsonu. Tajās nav. Un kad šī buduārā, kas tur notiek? Pišķi līdzsvars ar tiem brutālajiem zemes darbiem, tā kā vai ne? Tā turšķīgi. Un tad es tagad saprotu, kad turpmāk man, tā kā jāprecizē tomēr, tā kā... Ko nozīmē pacietāt? Jā, ko nozīmē tā? Vai pagājuši gadu jāteikas daudz padejosim, tā kā, cik daudz jūs būsiet, tā kā, vai cik ilgi, jā. Tā, šī ir tā skatuvē, kur var uzstāties. Un tagad kāpam kalnā pie Taurenīša. Ciemos pie Taurenīša. Tu zini, ka Smiltenē mums arī šitās Taurenītes.
daži iziet apli. Galvenais, ka visu laiku pie sevis kaut ko bubina. Tu jūti kaut kādu spēku no zemes tur, riņķojot. Nu, iešūpojies, es jau neredzu. Vo, atvēziens. Patrenējies, mēs atbrauksim vakarā, tajā tev varēs parādīt kaut kādus trikus vēl. Vai nav fantastiski? Meitenes atkal man pazudušas ir. Nāk kaut kur, jā. Kas to būtu domājis? Kā viņām patīk šeit? Jā, mums patīk. Kāp kalnā. Un tik viegli viss un priecīgi. Atkal tie vizulīši. Jā, bet ja pagājuši gadu bija lielākā daļa jau oktobrī noziedēja, to daži bija palikuši, ka tagad mums tikai tagad sāk ziedēt. Izrāja cauri triumfu arkai. Guntas arī ies cauri. Esot ļoti skaista, sarkanā krāsā. Ļoti daudz zinošu komentētāju. Es pat nespēju visu ātri sagramot, ko man tas stāsta. Zila nokrāsa, zaļa, dzeltena lapa. Es tevi redzu, Gunti, es tevi redzu. Tu esi nosvīdis bišku, bet neuztraucies, pārbrauc. Un ieejam kolona dārzā. Cauri tās svārtiem. Top objekts, kā saimniecis teica, ir tas vienradzes rozīgais. Otrs top objekts man ir šis sapņķērājs. Un ejam tuvāk, spogulis plīst. Tā kā tā ir dziesma. Nu, neko. Ieķeram vēl kādu skaistu skatu. Augšā kalniņā darba arkls. Nolosējis, kādreiz veicis savu darbu, tagad atpūšās. Es arī uz akmens atsēžos un atpūšos. Apkārtējā panorāma no šī skatu punkta. Iziesim cauri. Paldies! Ļoti bija. Zini, kā to ļoti. Vēlreiz cauri šiem vārtiem. Šo objektu es biju izlaidis. Ir kaut kādi sapņķērāji. Un tagad ejam pie ūdensrose. Kolona lapene, mīlestībīga uz soļa, pastaiga mākoņos, zemes spēka vieta. Akmens dārza mandala. Pasakainā vietā starp ūdensrozēm.
staurinītes, metāla finieris. Un te nu ir oficiālais nosaukums. Augustes Iedvesmas dārzs. No spāņu valodas nozīmē man patīk. Iziesim te caur hortenzijām tādu aplīti vēl. Īpaši viņas vēl nezied. Nu, bija vērts atbraukt. Tad kā no ikdienas ierastā ritma izrāvāmies. Nonācām šādā ziedu pasaulē. Vēlreiz pie vienradžu. Tik. 7 eiro pieaugušiem, 6 eiro pensionāriem, 3 eiro bērniem. Atšūpājamies līdz Zvejnieku ciemam. Pie Elvi veikala. Pa manu līniju. Ikšķilis MTB maratons. 15. augustā. Zvejnieku ciemā ir iegādāts saldējums. Kāru muti visu ēd. Baltikovā. Ļoti labs. Nezināju, ka viņi ražo saldējumu. Nē, es nekāpšu autobusā. Nē, es tikai nofotografēju. Zvejnieku ciemā sarakstu fildē. Mēs ejam. Vienlaicīgas sarunas ar Austrāliju. Rieži mežu taciņu. Dodamies uz jūriņu. Ko tur gāž ārā jūrā uz priekšu? Vientuļa kaija jūrā. Kas tur pa sūdiem ietiek? Es jau skatījos, pirms tam nezinu, ko viņi tur dara. Nu brienu lielajā vannā iekšā, te. Pasies, kur speciāli tev smiltis mīkstas met iekšā. Neliela pastaiga gar jūru. Pieteikami mierīga. Nav pilnīšu. Relaksācijas vieta. Aizsojosim vēl līdz informācijas stendam. Karte norakstīta, bet nu velospēds interesants. Mūsu dāmas kaut kur tur tālumā nenāk vēl. Manas ceļbiedrenes izvēlējās citu ceļu. Nenāk tur, kur es, bet tiešo tagad uz kāpnēm, kas ved uz ģērbtuvi. Laimīgi taciņu. Jā, tā. Jūs te sargājat šo objektu? Jā, tā meitenes. Tiksimies kaut kad citā reizē. Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa ierosināta. Kā un meitenes pavadītas, mēs esam nonākuši atpakaļ. Skultas mūžs tev aiz muguras. Esam palikuši tikai 2. Vienu palaidām uz Rīgu. Paši jaunāko. Ieejas vārti Skultas mūžas parkā. Liepu ozola aleja.
Un tagad dodamies Lapenes virzienā. Šogad ceļojot šeit, es piebraucu ar velosipēdu. Skats no Lapenes uz Necilo dīķīti. Jā, šoreiz velosipēda nav. Šodien nāk mana meitene šeit. Gribot atpūsties zem Lapenes drusciņu. Nu, skaisti izskatāmies, jā. Skaita pīles man matemātiķis. Nu, cik tu kopā bija? 3 ieraudzīju. 3. Ir vēl? 30. jūlijas rītdien būs jāatvarās no jūlijā. Un pienāks trauksmēnais augusts.